kas manā dzīvē nav mainījies, un es no savas dzīves neesmu vispār nobijies. Vai es savā ceļā neesmu kļūdījies, uz visiem šiem jautājumiem atbildes laika gaitā veidosies. Bet pagaidām es vēlos, lai tu vienkārši saprastu mani. Šī dzīve, ko es dzīvoju, ļoti maina mani, tā lauž mani, un stress sāk pārņem mani. Nedaudz vēlāk kāds ir gatavs šeit spriesot pār mani. Kam būs jānotiek, tam būs jānotiek, un daudzu negatīvās likmes uz manīm neataisnosies. Es daru taisnu lietu un pār manīm lems taisnu ties. Katrs dara savu darbu, katrs ieņem savu vietu. Ir kārtējs rīts, un es dodos uz mājām. Man divi cilvēki ķērsu ielu un ar iespaidīgām stājām. Tie pienākumi prasa, vai es vispār zinot, kas ir iela, un vai es esmu gatavs nodzīvot tur kaut vienu dienu. Ar katru minūti viņos arvien lielāks spēks, un katrs no viņiem savā veidā jūtas nepārspēts. Var just, ka viņi šorīt pāri visu Rīgu valda, un šis dialogs priekš viņiem ir kā liela bauda. Tie pārmest man citu cilvēku tekstu citējot, un lai es parādot un pārdaugavas spēku pierādot, un ka bez svešas naudas vispār nesūda nevarot, un savā dzīvē es pats neko nedarot. Viens no viņiem tik aktīvi runā, ka man viņu grūti pārunāt, un šis ir pielikums daudzām jūsu nepabeigtām runām. Pārdaugava nav spēks, bet gan vieta, no kurienes mēs nākam, un lai to saprastu, nav jābūt apdāvinātākam. Mani teksti nav par ielu vai par fizisku spēku, es atspoguļoju tajos savā dzīvē pieredzēto, un viss, ko es velku, ar ko es braucu un ko ēdu, es to ar ticību un ar darbu panāku.